būs labi. Tehnoloģiju apguve un ieskatā vispār šķiedru veidos. Mākslas akadēmija virzīja varbūt uz citu skatu punktu. Mums bija pirmajā kursā iespēja doties uz Nacionālā vēstures muzeja dažādu veidu krājumiem, bet tur mēs vairāk tikām motivēti nevis ieskatīties un interesēties pa kaut kādu datējumu vai to atradumu citu kontekstu, bet tīri ķert tādu vizuālu iedvesmu no tā visa. Un, varētu teikt, diemžēl arī mūsu augstākā izglītība Mākslas akadēmijā piedāvā burvīgu un plašu, varbūt dažādu vēsturu izklāstu, bet tieši kā savas nozares vēsture, kā tekstilu, tehnoloģiju vēsture, tas, diemžēl, mums nav. Esot Erasmus studijās Viļņā, es sastapos tur bija kaut kas jau tā kā tuvāk, tur bija ieskats gobelēnu vēsturē, bija ieskats etnogrāfijā, bet arī šī tāda zona, kas ir pašas nozares pirmsākumi, tekstila, tehnoloģijas tāda iepazīšana aizvēsturē, tā, varētu teikt, ir tāda diezgan tukšā zona arī literatūrā, jo pārsvarā materiālos par tekstila vēsturi tāds plašāks izklāsts un iedziļināšanās sākās, kad ir austais materiāls steļu stāvos vai kaut kādi tiek analizēti apģērbu gabalu atradumi. Bet tā kā tas posms, kad cilvēks jau gluži neatnāk pie linu lauka, viņam pēkšņi no debesīm nenokrīt pavadiens diezgan neierobežota garuma, ar kuru viņš varētu aust, tas tā kā bieži vien tiek apiets. Protams, ir tas aspekts, ka tekstila materiāls, kā organisks materiāls arheoloģiskos atradumos, gan austais, gan iepriekšējos posmos šie dažādie pinumi, viņš ir diezgan sliktu un mazu saglabātību. Tie atradumi ir vairāk kaut kādi kvadrātcentimetri, fragmentāri. Protams, ir kaut kādi netieši atradumi, dažādi atspiedumi māla traukos vai vispār virsmās, kur cilvēki ir apdzīvojuši. Ja mēs Lasko alu Francijā plašāk zinām, vēsturē ir pieminēts un rādīts kā šie krāšņi sienu gleznojumi, tad tā ir arī vieta, kur ir viens no senākajiem tekstila atradumiem. Kas īstenībā arī dažādos materiālos tās variācijas parādās dažādas, vai tas ir tikai kaut kāda pavadiena vērpuma atspiedums, vai tas ir tiešām kaut kāds neliels fragments, bet arī tiem senākajiem, kas ir materiālajiem fragmentiem, precizēt, kas tā īsti ir pa šķiedru, pat iedalījumā lielajā līmenī, kā dzīvnieku izcelsmes vai augu izcelsmes, ir tā diezgan grūti, un ja ir augu izcelsmes, tad precizēt tagad tā ir nātre vai kaņepe vai lins. Tā ir diezgan liela problemātika. Precīzāku pētījumu rezultātā daļa arī kaut kāda ziemeļa Eiropas materiāla tiek pārskatīts, kas bija iepriekš tā kā automātiski augu šķiedra lins, tiek uzskatīts, tagad pārskatīts, ka tā ir nātre. Bet, protams, tas ir tāds nemitīgs process, jauni atradumi, jauni informācijas avoti. Par to, ko šodien kādus materiālus mēs praktiski apskatīsim, ar ko mēs darbosimies, tā būs dažāda veida augu šķiedra. Ja mēs skatāmies kopumā pa tekstilu materiāliem, cik es saprotu, jums ir pārsvarā lielai daļai kaut kāda pieredze ar amatniecību, tekstilu vai augiem arī ir, bet pamatā ir tāds liels dalījums kā augu valsts šķiedras un dzīvnieku izcelsmes šķiedras. Un ir vēl tāda neliela daļa kā minerālā šķiedras, bet viņa ir tik specifiska, tas ir asbests, tik specifiska, tik neliels tāds segments, ka pārsvarā, sevišķi aizvēstures aspektā, tur nav ko aplūkot. Par dzīvnieku izcelsmes šķiedru jāatcerās arī, ka pie tā tas ir svarīgi apstrādes ziņā skatoties krāsošanā, arī aspekts, ka tas ir arī zīts, kas ir dzīvnieku izcelsmes šķiedra, kas ir, teiksim, vienīgi nedaudz savādāk. Tas nav šī dzīvnieka matiņš, bet jau tā kā dzīvnieka pārstrādāta, radīta šķiedra, tā varētu raksturot. Pa augu izcelsmes šķiedrām
Šat tad ir šobrīd parādījies tāds termins kā augu vilniņa. Man laikam kā tādu tradicionālu izglītību guvušam tekstilu māksliniekam tomēr gribētos saglabāt šo terminoloģiju un dalījumu, kad ir augu šķiedra. Es īsti neredzu vajadzību, kāpēc tā jābūt vilniņai, vai tas ir mīļāk, vai atpazīstamāk, vai pūkaināk, kāpēc. Tā ir augu šķiedra. Jo, teiksim, ir jau terminoloģijā, man liekas, biologiem pietiekami mati ceļā stāvs, kā mēs spalvas un matus lietojam vietā un nevietā, un ļoti dažādi. Tā kā es gribētu arī palikt pie tā, ka tas materiāls, kas nāk no augu valsts, ka tā ir augu šķiedra. Pūkaināka, cietāka, stingrāka no dažādām augu daļām, bet tā ir augu šķiedra. Ja mēs vēl tā skatāmies tīri teorētiski, ko mēs varam kādā veidā no auga iegūt, tās ir arī tādas lielas grupas. Paši tie pirmsākumi, varētu teikt, visticamāk bija, kad izmantoja kaut kādu auga daļu vai visu augu, viņu tā specifiski neapstrādājot. Tas var būt vienkārši pinumi no lapām, kā šeit man ir vilkvālīšu lapas attiecīgi. Ir mums no neolīta materiāli gan atspiedumu veidā, gan nelieli tieši pinumu fragmenti, kur ir vilkvālīšu lapas. Tas nozīmē, ka tiek veidots pinums, kaut kāda struktūra no šīs lapas, kaut ko specifiski no viņas neatdalot, nesadalot vai kaut kā tiešām apstrādājot. Tas ir augs visā savā garumā, atsevišķām sugām ietverot vai atsevišķi izmantojot sakni, kā jau es minēju, priežu saknes, ļoti īstenībā labs pinumu materiāls, vai arī auga stublājs viss, neko neapstrādājot, neko neatdalot. Tad viena tāda specifiska augu izcelsmes šķiedru grupa ir šķiedras, kas nāk no sēklu matiņiem, varētu teikt. Varbūt kādam Latvijā mums nav šis variants tāds, ja nemin purvas pilves vai kaut ko specifisku, ja kādam gribās izklaidēties. Bet ir tāds ļoti populāra mūsdienās ikdienā šķiedra, viena tāda liela kokvilna, Kokvilna viņa pēc tās savas iedalījumā, kas ir tā daļa, kādā veidā tu iegūst no auga, tas ir faktiski sēklu aptverošais šis te šķiedra matiņš. Un tad ir tāda liela grupa, kas varbūt reizēm tie dažādie šķiedras pārstāvji, kas ir aizvēsturē un mūsdienās, mēs varbūt nesaistam viņus kopā. Tas ir skatoties palielinājumā uz koka stumbru. Tas ir šie te koka lūki, kas aizvēsturē, ja mūsdienās ir tā, ka mūsdienās poliesters ir apakšveļa, poliesters ir virsjaka, pārgājienu ekipējums, telts, praktiski, ja mēs tā īpaši neizvēlētos, kādu mēs šķiedru sev blakus gribam, mēs varētu no poliestera sev iedzīvi pilnu ekipējumu ieviest, tad varētu teikt tāds neolīta poliesters bija šie te lūki. Pārsvarā liepu lūki vai arī vītolveidīgo augu lūki. Bet tas pats princips, kas ir koka lūkam, ir arī nātrei, līnām, kaņepei. Tas ir vienkārši mazāks augs, īsāka šķiedra, smalkāka šķiedra, cita veida šķiedra. Bet apmēram tas ir, varētu teikt, paņemsim, kur ir krāsainais. Pirms dažiem gadiem tā bija 8. klases bioloģijas tēmā. Nezinu, kā programmas mainās, tas nav varbūt svarīgākais. Bet lūki, mums ir tā daļiņa kokam, līnam, augam, kas ir starp mizu un kas ir starp kambiju un to daļu, kas jau veido to kodoliņu. Pa lūkiem mums augam plūst barības vielas, šķidrumi, un ar šo te lūku daļas funkciju ir saistāms arī tās, kad lūkus visprātīgāk, vislabāk ir ievākt, kad tā daļa ir visvairāk apsulota, tas ir pavasarī, kad augs sāk plaukt. Attiecīgi tā sezonalitāte, tad atšķirībā no auga viņa var būt dažāda. Ir koki, piemēram, liepa, kam tiešām tas būs tas periods, un citās
mēnešos tas jau būs tā diezgan vardarbīgs un grūts process, kaut ko nomizot, kaut ko atdalīt. Tad ir, protams, arī citi koki, kam šis process ir ilgāks. Un, kā jau es minēju arī iepriekš sarunās, kad daudz kas ir atkarīgs no konkrētā gada laikapstākļiem, cik būs mitrs karsts, cik ātri konkrētais augs. Tas attiecās arī, protams, šie laikapstākļi ietekmē materiālus, kurus izmanto arī dažādos veidos, materiālus, kurus izmanto visā viņu garumā. Piemēram, šeit ir neliels paraugs no kamulu zālēm. Kamulu zāles, doņi, arī šīs te vilkvālīšu lapas. Tas ir tāds arheoloģiskās pētījumos iepazīts materiāls, kas neolīta klimatam pie mūsu Baltijas jūras ir bijis raksturīgs. Un šīs pašas sugas, kas pie mums aug, tad attiecīgi var arī izmēģināt tagad. Jā, ar kamulu zāli ir ļoti izteikta sezonalitāte apmēram līdz Jāņiem, kad viņa paliek koksnaina un, teiksim, tā laikapstākļu ietekme. Šogad bija mitrs, strauji auga, sezona beidzās ātrāk. Tātad vēl par piemēriem, kad no šāda te augu šķiedra, ka tas tiešām tekstils pēc savas definīcijas. Ja lielākoties pasaka tekstils un mums gribās domāt, ka tas ir apģērbs, tas tuvākais un varbūt brīžiem šķiet svarīgākais cilvēkiem, tekstils savā plašākajā definīcijā viņš ļoti tādu plašu izstrādājumu grupu ietver. Viņš arī telts, pārklājums, arī tas ir tekstils. Mājas iedzīvē daudzas lietas, aizvēsturē, jebkura virvīte viņa var, teiksim, kaut kādu dekoru piesiet, kaut vai visprimitīvākais sākotnēji dzīvnieku cīspla vai kaut kāda augu šķiedra, piekariņu, radziņu, nadziņu, kaut ko tādu. Gan arī visāda veida sējumu savienojumus, kas ir nepieciešami ieročiem, kas ir nepieciešami darba rīkiem, tie ir arī zvejas tīkli. Tas ir ļoti, ļoti plašs segments, un, ja skatās arī mūsdienās, tad mākslīgo asinsvadu implantos, kas jau ir pilnīgi, teiksim, cita mēroga, cita izmēra lietas, arī tur izmantotās šīs tehnoloģijas, viņas ir tā kā no tamborējumiem, no adījumiem ņemta analoģija, tikai, tiešām jau citi materiāli un ievērojami citas struktūras. Jā, te mēs arī redzam, viens no tādiem jaukākiem, uzskatāmākajiem savā saglabātības ziņā piemēriem ir, ja es nemaldos, 91. gadā kalnos atklātais tās augtais ledus cilvēks Otsī, neolīta klejotājs kalnos, kuram tur sanāca arī savu mūžu beigt, bet, kad viņu 91. gadā atklāja, viņš tāds jauks, komplekss piemērs arī uz viņa un viņa tā ekipējuma, kā šie te pinumi, šis te agrīnais tāds tekstils, kas ir uz robežas starp vēl pinumiem un tādu tekstilu mūsdienu izpratnē, kā tas veido viņa to dzīves ekipējumu. Apavi, attiecīgi apavi, kalnos jāstaigā, viņam nebija augu pinumu, viņam bija tāda diezgan jauka ādas zole, bet tāds pinuma režģis, kas to visu tomēr stiprina pie kājas. Nākamais, viņam bija šūti ādas apģērba daļas, bet kā aksesors kaut kas līdzīgs, tikai man ir cits priekšmets, cits izmērs, cita funkcija. Viņam bija līdz nazītis un attiecīgi naža makstspīta, kas ir arī šeit, man varētu teikt, līdzīgs šāds objekts, kas ir iesākts. Un ja pa pinumu kā apģērba ziņā, tad šeit ir veidota tāda rekonstrukcija, šāds te apmetnis, kas arī ir no liepulūkiem. Aizvēsturē pamatā, ja skatās gan šos Šveices, Vācijas, Dānijas atradumus, pamatmateriāls visbiežāk ir sastopams, ka tie ir liepulūki, bet ir arī atsevišķos atradumos vītoli, jo liepulūki, es teiktu, tomēr viņi pēc tam savām īpašībām, viņi ir tādi mīkstākie, garākie, elastīgākie. Tas ir tāds ļoti pateicīgs materiāls.
Ja runā tīri tehnoloģiski, tad tās tehnikas, nevarētu teikt, ka ir diezgan vienveidīgas, bet viņas ir līdzīgas plašā reģionā. To atradumu un priekšmetu dažādību vairāk tiešām veido tie klimatiskie apstākļi un pieejamie resursi, kādi ir. Jo, jā, pa tehnoloģijām, teiksim tā, tas, kas ir nažamaksts, tas, kas ir apavs un attiecīgi tātad, ja vēl gribās pilnā ekipējumā ar apmetni, tā ir viena tehnika. Ja tā, pa tehnoloģisko izpildumu tā ir viena tehnika dažādos blīvumos, dažādos materiālos, ja ir vajadzība, bet pa tehnoloģijām runājot, tā ir viena tehnika. Jā, tātad zvejas tīkli ļoti jauki piemēri arī sākotnēji no liepu lūkiem un plānāki. Jo ļoti labs piemērs ir skatāms Viļņā, Nacionālajā vēstures muzejā. Viņiem no Šventājas un Nidas apmetnēm ir diezgan labi atradumi. Tur ir pat dažādām acīm, dažādu smalkuma tie tīkli. Tur ir divkārtīgs tas pavadiens veidotais no kā ir, bet tie ir arī liepu lūki. Bet viņi ir sieti, tas Pa mēzglu nezināšu tik precīzi teikt, jo tie mēzglu veidi jau tur ir dažādi, tieši par šo es tā precīzi nezinu. Un arī pa vērpšanu, ja teiksim, protams, kā iesācējiem mācīties un sākt vērpt, es domāju, tur arī, kas bija, iepazina, ka vieglāk ir vilna. Bet ir arī atradumi, kur ir skriemelīšu fragmenti kaut kāds, kur blakus ir augušķiedra. Attiecīgi arī šis te materiāls, kas ir manā gadījumā vītola veidīgo lūki, bet liepu lūki varbūt būtu vēl tādi elastīgāki, smalkāki, plānāki. Arī tas ir kā vērpšanai izmantojams materiāls. Attiecīgi, tā kā šī te robeža jau varētu teikt no paleolīta, kad ir nedaudz kaut kādi ļoti minimāli, kā jau es teicu, vairāk atspiedumi, mezolīta, ka pamazām tiek kaut kādi pavadieni, vīti, pīti, caur šo te materiālu veidu, kā viņu iegūt no tā visa stumbra un kā viņu apstrādāt, arī aiziet tas diezgan ilgstošais ceļš līdz tam, kad jau var domāt par steļu stāviem un par aušanu. Tā, skatoties vēl te, mums bija ļoti jauki tie Lietuvas piemēri redzami. Jā. Te ir, teiksim, tas, kas mums ir salīdzinoši. Bet te ir redzams, te ir šis te pīnums, kas ir šeit, un te ir arī jau kaut kas tāds veidots, varētu teikt, tā kā trinīšu veidi, šie te kaut kādi pārklāji, kas ir un tāda veida izstrādājumi. Vēl par tiem netiešajiem lieciniekiem, kas mums var parādīt, ka kaut kādā laika posmā kaut kāds pavediens, kaut kāda šāda pīta, vīta struktūra tiek atklāta, tie ir arī, ja parādās priekšmeti piekariņi ar caurumiņiem vai kaut kādas cepurītes, kaut kādi elementi, kas nozīmē, kaut kā tad viņu ar kaut ko vajag piesiet, kaut vai sākotnēji, ja tā ir no medījuma iegūta cīpsla, bet tā domu gaita, tā attīstība tad ir sākusies. Un, protams, ir arī tās pievilcīgās paleolīta Venēras, šīs te ļoti kuplās krāšņās sieviešu figūriņas ar svītrojumu. Ir atsevišķi pētnieki, kuri arī ļoti sliecās pēc šī te ikonogrāfiskā vizuālā materiāla interpretēt, kad kaut kāds tas svītrojums uz galvas ir kaut kāda galvas sega vai ka tas svītrojums Gurnu rajonā ir varbūt kaut kādi bruncīši kaut kāds, bet, protams, šī te ikonogrāfiskā materiāla interpretācija vienmēr ir ar diezgan bezgalīgām robežām, kur katrs tad attiecīgi, ja viņš kaut ko tur vēlās un ja viņš grib pavadienu jau neolītā, tad neolītā būs, bet, ja grib jau paleolītā vai senākus periodus likt klāt, tad
Kas ir, ja runā par to pinuma, sākotnējā pinuma atšķirība no mūsdienu tādā klasiskā, ko mēs iztēlojamies ar pinumus, tātad pīdsgroziņš. Nu, man te tāds arī viens ir neolītā un pašos šajos tā kā pinuma aizsākumos nav sastopams tas tāds klasiskais klūga. Šāda veida pinums nebūs. Pat, ja ir āraišos bija, man liekas, Latvijā bija viens atradums tā kā bļodiņa pītā, bet arī tur šo struktūru kopā turēja lūki. Viņš nav sākotnēji šāds, ko mēs pazīstam kā pinumu etnogrāfijā. Tā, varbūt ir kaut kādi jautājumi vai kaut ko ir vēlme tos materiālus apskatīties tuvāk. Jo te, teiksim, jā, šī ir tāda grāmata, kas pa pinumu tādā radošā un mūsdienīgā skata punktā vēsta. Tie ir, jā, šīs te figūriņas, ko es minēju, kas arī tiek izmantotas kā interpretācija, kad tur var būt kaut kādi bruncīši vai kaut kas. Jā, ja pa adatām šeit ir kaula adatas, es pati, teiksim, personīgi šiem tā kā šuvuma tipa tehnika izmantoju. Kas tas ir? Asaka, jā. Teiksim, arī arheoloģiskās liecībās diezgan grūti atrast asaku materiālus, bet tomēr ņemot vērā, ja tā bija dzīve pie ūdeņiem un es teiktu, arī tā apstrāde un īstā tehnoloģiski viņa ir plāna, viņa labi slīd. Jā, labs līkums. Es teiktu, viss ir tā diezgan labi, ērti, lai to darītu. Kuru? Šo? Lūdzu? Jā, te ir arī, varētu teikt, vēl tāds, tieši tas Lietuvas tāds blīvais, kas ir. Pajautāšana, varētu teikt, liepai vai kokam, un tā šķiedra, viņa ir tā kā augšanas virzienā, un ne jau apkārt, ne? Kā viņa kokā aug? Jā. Kokā viņa aug, jā, augšanas virzienā, jo tā funkcija ir no saknēm, dabūt augšā uz lapām to. Nē, tas ir tāpēc, ka viņš ir pa slānīšiem, tā kā kažociņš, bet katrs tas slānīts iet tādā veidā. Jo praksī no tā lūka arī viņš dzīvojot to savu mūžu, attīstoties tajā koka stumbrā ir tā, ka daļa pāriet ar laiku mizas daļā un daļa aiziet kambijā, pārkoksnējās, veidojās pie tā kodoliņa klāt. Un sanāk, kad vienkārši tā kā līnija, nātri, kaņepi, visi šie, tas princips un tā struktūra ir tā pati, tikai... Man tagad rodas. Jautājums, vai Latvijā var, teiksim, nav gatavs kaut kur iegādāties, tā es gribēju teikt. Varbūt kāds amatnieks tirgo, man tā grūti pateikt, kas katrā sētā notiek un kāds ir piedāvājums. Man liekas, ka tas ir diezgan reti. Es esmu redzējis Lietuvā tirdziņā, ka bija tādi nelieli tādi kumšķi, kā kamolīši, bet es domāju, ņemot vērā, ka tā iegūšana tomēr ir specifiska, ilgstoša, darbietilpīga, ja cilvēks pats darbojās, veido kaut kādus izstrādājumus tālāk. Varbūt kādam tas tā viegli nāk, un viņš dod tālāk to, kā sagatavot bez tās pievienotās vērtības, bet neesmu tā tirgu izpētījusi, teiksim. Jo es sākotnējos gadus, kad sāku, teiksim, Latvijas arheoklubā, es pārstāvu arī tā vēstures daļu, ko es pārstāvu, kas man starp māksliniecisko un tekstilu ir, esmu Latvijas arheoklubā, un ka es sāku tā kā pati to tehniku apgūt un pasniegt citiem. Un pirmais gads bija, ka mēs vienkārši tā kā ar veikalā nopērkamajiem striķiem, tāds drošs, stabils variants, lai vienkārši apgūtu struktūru, apzinātu un tā, bet diezgan ātri es sapratu, ka šie tie materiāli, kas ir tie visā garumā izmantojamie doņi, ka viņi
Viņi pirmkārt jau viņi sniedz arī kaut kādu iespējami lielāku iespēju salīdzināt ar arheoloģisko materiālu. Tas ir tomēr tas materiāls un arī pašā tajā darba procesā. Tas viss tā pievilkšana, viss, ka ir kaut kāda iespēja, ka viņš plīsīs, kā viņš locīsies, tas ir tā kā tuvāk. Un tad jā, lūki jau, teiksim, ir tas nākamais, ka tieši šie te vītolu lūki, kam ir tā ilgākā sezona. Lai gan tur es teiktu, pa sugām, protams, viens ir, cik slapšs tev tas grāvis, kurā tu viņā lien pakaļ, ēnā vai saulē, dažādas sugas. Jo man ir arī blakus aug šaurākām lapām viens un platākām. Tas šaurlapainais man vēl ar vienu šobrīd ir diezgan labi mizojams. Otrs man jau augusta sākumā pateica, kad mizot tu vari, bet neko labu tu no manis neiegūsi. Un tā apstrāde, protams, jā, kas ir gan līnskaņa, penātre un šie te koku lūki, tas ir standartā šī te mērcēšana, ilgāks vai īsāks posms, lai dabūtu miziņu tīri nost. Un tad var, lai to visu procesu pātrinātu, atvieglinātu. Šis, kā jūs redziet, nedaudz krāsā mums atšķirās no šī. Šis ir vārīts pelnu sārmā. Bet, protams, paņemti pelni, kārkli. Un tad no tā vēl ņem to lūku ārā šeit? Jā, viņu dabūt šo te starpslānīti. Mize jādabū nost. Jā, te ir gatavs produkts, teiksim. Tas, ja tā mize tur nedaudz ir kaut kas, tas atkarīgs arī kāds produkts, kaut ko ir vēlme iztaisīt. Jo tā kā, teiksim, šeit tā šūma tehnika, te miziņa ir klāta, elastība ir pietiekama, tas netraucē. Šeit, pieņemsim, ja gribās varbūt šādu pīt vai kaut ko mīkstāku, elastīgāku, tad viņu vienkārši mizo nost. Ko tur apmenīt? Krams. Krama šķila. Tā kā es orientējos, ka tas, ko es demonstrēju, mums ir lūkojoties uz neolītu, tad tā noteikti varbūt nav vispiemērotākā krama šķila, jo tā bija nejauši paņemta 5 minūtēs, varbūt pat mazāk izvērtējot, asums ir ērti paņemt plaukstā, bet es teiktu ļoti parocīgs tiešām arī ikdienā rīks. Labi funkcionē. Par to, ja viņu mērcē vāra vēl pelnu sārmā, tas ir tehnoloģiski gan arī kā jebkurā nozarē, ja kādu procesu mēģina tā kā pātrināt un forsēt, ir jārēķinās, ka tas var nelabvēlīgi ietekmēt šī te produkta kaut kādus kvalitātes rādītājus. Piemēram, šiem te lūkiem viņi var palikt vienkārši trauslāki, neizturīgāki ar šādu apstrādi sārmos un vārīšanu. Bet, ja dabīgi 3 mēnešus negribās kaut kur to baļķīti mērcēt, ir grūti sagaidīt, jo tur ir vienkārši cukuri, tur ir ķīmija, ir kas sadalās, ir kaut kādas baktērijas, kas piepalīdz tajā procesā, un tad tā miza viegli noiet nost, un pati tā lūku slānis, piemēram, liepai, viņu vēl var vairākos slānīšos atdalīt, viņš ir tiešām tāds perfekts materiāls un ļoti baudāms ar viņu visu kaut ko darīt. Jā, par šiem te apaviem runājot, apaviem tie vēsturiskie prototipi ir, kas ir Vācijas, Šveices, dažādās ezeru dzīvesvietu atradumos gūtie materiāli. Protams, tie oriģināli, tas vēl ir tāds ļoti veiksmīgs atradums, tur ir gandrīz viss, ir kaut kas fragmentārāks, bet tie ir šāda te veida, viņi pārsvarā arī ir liepu lūku. Manā gadījumā tā motivācija veidot apavus varbūt ir tas, ka man konkrēti pasākumā, festivālā, vasarā ir vēlme atveidot tieši šāda veida apavus. Šī man bija pēdējā gada apavi, kas ir tiešām arī taisīti no šiem te lūkiem. Kārklu iepriekšējos gadus, es tā teikt, dzīvoju ērti. Teiksim tā, pirmajā gadā, kad es veidoju, es ļoti
pirmkārt jau bija grūti saprast, tagad es to struktūru tehniski, ko es daru, es saprotu. Pirmajā gadā bija ļoti grūti pēc tiem attēliem brīžam saprast, kāds pinums tur varētu būt. Un pirmajā gadā es tā ļoti, ļoti saspringu par to izturību. Sevišķi pa zoles izturība man likās, kā un tik biezāk un tik stingrāk. Tad es pastaigāju, es sapratu, ar izturību nav nemaz tik vāji. Tad gribās ērtības. Tu saproti, ka pirks galos tur kaut ko vai iepildīt, vai tur, ja tās ir smilgas, tad tos galiņus likt. Kaut kādas specifiskas vietas, kas žūstot noberžās, kuras tās vietas. Tādas, tā ir tā praktiskā pieredze, kas tev pasaka priekšā, kuri aspekti būtu jāņem vērā. Jo, teiksim, arī par, kas ir tas šāds kā naža maksts, kur tas prototips ir ņemts no šī arī, kas viņš pat, teiksim, labākas kvalitātes attēlos, tur ir kaut kādas nianses, varbūt tehnoloģiski neskaidrs, kas un kā. Arī tur beigās, kad ir uztaisīts, ja ir pat šāds no veikalā pirktās rūpnieciskās šķiedras, ka tu tur ieliec nazi un sāc nesāt, un ir kaut kādas lietas, ko tu saproti. Pat par to galiņu sējumu, teiksim, pašās beigās, ka paliek tie galiņi, tad viņi ir jāsasien. Es esmu redzējusi dažādiem rekonstruktoriem, ka galiņi paliek uz āru, vienkārši aptina. Un tad, kad tu ieliec nazi, tad tev tur tā viņš zāģē un diezgan ātri. Ja galiņi tiek ielikti uz iekšu, atlocīti un apsieti, tur veidojās no tiem galiņiem tāds zināms mīksts polsteris. Ja tu tur nesā nazi, labi, viņš veidos nodilumu. Bet viņš tomēr veido zināmu tādu drošības aspektu un stabilitātes šim te priekšmeta funkcijai, ka tur tik ātri neizзāģēsies un tev pie stilbā nazis nedursies. Tās ir tās lietas, protams, kas ir, ko tu tikai tādā veidā vari tad izprast. Kas šitās pa zālēm? Tur ir pārsvarā kamula zāle. Un šis ir grīslītis? Doņi. Šie ir doņi, doņi tā jau ir diezgan tāda plaša graudzāļu grupa, kur var būt kaut kas ļoti plāns, kaut kas ļoti resns. Man grūti pateikt pat tā no biologa viedokļa, kas viņus vieno, bet tās variācijas ir diezgan plašas. Un arī par to varētu teikt, vai tā kā klasiski, ka runā, ka vajag apvītināt pirms pīšanas. Tas arī ir tāds aspekts, sākot ar to, kāds ir tas mērķis to priekšmetu radot. Vai vajag funkcionāli un ilgstoši lietojamu produktu, vai varbūt pat pārdodamu produktu, vai tas ir demonstrējums tehnikai, cik tam ir stingram jābūt, vai tev ir, kaut kāda āboli saknes no kaut kurienes jāpārvieto, un tev tā priekšmeta izturība un funkcija ir svarīga tajā mirklī, un tev tajā mirklī vajag to priekšmetu, vai tu domā ilgstošāk. Un arī atkarīgs īstenībā no auga un viņa tā sarukšanas, sažūšanas procesā. Ja es tā, teiksim, no tādas pieredzes ar augu materiāliem nedaudz citā nozarē, pa puzuriem ir skaidrs mācība, ka tur ar zaļiem materiāliem tur vairāk pat demonstrēšanas materiāla konkrētajā mirklī neies cauri. Tur vienkārši tehnoloģiski nedrīkst strādāt ar zaļu materiālu. Tad, piemēram, pinumiem viens ir, cik ilgstoši tev vajag priekšmetu, otrkārt, kāds ir materiāls, jo ir materiāli, pieņemsim, šie te, viņi tika taisīti pītī, gan šis te bija tāds puszaļš materiāls, tā smilgu grīsti, kas ir iekšā, gan tie lūki, viņi pat nav īsti mizoti, viņi bija uzreiz nomaukti no zara un ar viņiem šūts. Ja ir pietiekams blīvums un savilkums sākumā, pirms 3-4 gadiem taisīts. Šis arī ir taisīts no zaļa materiāla. No zaļa materiāla nevarēšu pateikt pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, bet viņam doņi. Tas ir šis te tikai mazliet jau vecāks. Bet šeit iekšā arī smilgas kamula zāle. Pļavā jebkas, ko var noplūkt ar roku. Šīs ir arī, iepriekšējās, var droši ņemt, iepriekšējās sezonas, teiksim, viņam tā saraušanās nerada nekādus funkcionālus bojājumus. Šis ir veidots no zaļa materiāla.
Tā kā tas ir tā. Ar vilkvālēm man ir pieredze, nav paņemta līdz bļodiņa, varbūt arī tāpēc nav paņemta, ka tika strādāts ar zaļu materiālu. Viņai tā sarakšana ir diezgan tāda pamatīga un no tāda trauciņa sietiņš izveidojās. Un, protams, arī tā specifika, kā tas ir augsts, vai viņi izmanto pinu kā plakanu, vai kā vilkvālītēm, ja viņas pina iekšā, tam mazliet grīstēs satin, lai ir kaut kāds blīvums, saturīgums. Te, kā es minēju, ka dažādos reģionos tehnikas var būt vienādas, bet ka to priekšmetu formu veido, to atšķirību var veidot tas pieejamais resurss. Šis, piemēram, ir viena no Jaunzēlandes tāda auga. Lielas, milzīgas lapas, dari, ko gribi, atdali šķiedru kā līnām, pin no lapām, ņem un baudi. Vai kā pieņemsim kaktusi, kuriem ir šie pavadienu veidīgais variants, ka var no pašas lapas, no šķiedras noplūkt. Nu, arī tas ir tāds šī te dabas resursu, kas tev ir vai kas tev nav. Un arī pa šo te aizvēsturē tehnoloģiju attīstību, arī tur ir, kādi ir tie resursi konkrētajā vietā cilvēkam bija vai nebija. Jo, teiksim, kas bija pirmais vilnas vēlums vai aušana? Kā tā, kā varētu? Vispirms materiāls, tur tā lieta, jo vēlums liktos, ja tā padomā, ko stelis, nevajag pavadienu verpt, nevajag ņem un mīci kaut kādā veidā. Bet tev nepietiks ar to, ka tev tur mežā lapsē ir mainījusi kažoku un viņai kaut kas ir noberis, vai tev nepietiks tur ar 1-2 kaut kādu dzīvnieku noķertām ādiņām. Ja tev teltī vajag savēlt visu pārklāju, nu tev vajag diezgan zināmus resursus, zināmu aitu baru. Tāpēc, nu, tas arī veido šīs te reģionālās atšķirības. Dzīvesveids, klejotāji nomadi, viņiem vesels bars ar aitām. Lieliski, visu uzveļam, visu, ko sadzīvē vajag. Tur, kur vietsēži un attiecīgi, tad jau ir kaut kādi šķiedraugu lauki, tad labi, nevaram savēlt, bet attīstās vairāk citas tehnikas. Tie resursu pieejamība, nu, tas ir tāds aspekts, kas ir jāņem vērā aizvēsturē, kā tad, kuras lietas attīstījās. Jā, ja pa vilnas vēlumu es pati kā tekstilu mākslā specializējos atkal tieši vilnas vēlumā. Es, teiksim, tajā, ko es daru, es varētu teikt, tas vēsturiskais izpētes aspekts un tas radošais, es viņu savā ziņā mēģinu atdalīt, jo arī esot tā kā krustpunktā šīm sfērām vēsturē, nedaudz arī pieredzi arheoloģiskos izrakumos un teiksim, pedagoģija vēl un māksla esot tajās krustcelēs. Ir interesanti skatīties, bet reizēm tas ir kaut kādā ziņā traucējoši, ka tie mērķi, tie jautājumi, ko uzdod katrā nozarē, viņi ir atšķirīgi un tie mērķi. Bet, protams, tās, kad pamatā vajag to praktisko prasmi, lai veiktu eksperimentu, lai radītu mākslu, lai iemācītu. Tas tomēr ir atkal tas vienojošais punkts, kurā tad tiekoties ir varbūt jāmēģina kaut ko tā kā galvā aizmirst, ka man ir ielikti tādi pamati, ļauties kaut kādam citam skatījumam un tādā veidā. Jā. Tas, ko es daru Filcā, ir kaut kas pavisam savādāks. Tā kā tā, jautājumi, vēlme sākt, beidzot kaut ko praktiski iekustināt pirkstiņus. Tā, tas, kas jums ir rokā, to es noteikti nepiedāvāju darīt. Bet divi varianti. Tā pamatā viens ir, kas ir šīs te šūtā tehnikā. Viņai var izmantot lūkus, var izmantot tikai doņus, var izmantot doņus un pildījumā vilkvāļu lapas, kā roka jūt. Tas ir, teiksim, tā adatas gan man būs tikai 4 cilvēkiem, jo bez adatas, nu, diezgan viņš būs tāds ļurīgs. Bez adatas var darīt ar priežu saknēm, it kā pat bez adatas diezgan labi pinās, bet šī gadījumā tā kā šis princips ir tā, kad ir grīste
no kuru pinot vai nu plakans kaut kas veidojās. Atsevišķos gadījumos veidojās kaut kas plakans, kas var kļūt pa apava zoli. Liek kopā, uzliek kāju, paskatās, forma der. Nē, protams, šeit ir no Amerikas piemēra vēsturiskie atradumi. Protams, mēs neviens nestāvējām klāt, un šis ir arī tāda lieta, kas netika etnogrāfijā, nav gluži tieši analogi sastopama varbūt primitīvās kultūrās kaut kur, bet, kā lai tā saka, laikam tā uz aci un... Nē, vai arī, ka pāris, tad gan tipiskāk, ka veido ādas apos un piegriež, un tad, tas pats pa to pāri. Šīs ir savādākas, jā, šīs ir savādākas. Tātad ar šo tehniku var taisīt tā kā kaut kādu paliknīti vai celt augšā uz bļodiņu. To visu, tā, ja gribās tīri kaut ko nonākt līdz kaut kādam praktiskam paraudziņam, tas process tad ir ar šīm te zivs adatiņām. Un tad otrs variants ir šī te pīnuma tehnika. Nē, ar apaviem es neieteiktu jūs sevi izaicināt, jo es noteikti ātrāk tad aiziešu prom no šejienes, nekā jūs viņus pabeigsiet. Bet tas, kas ir tāds ņemams izaicinājums, ir tiešām kaut kādu tāda tipa kā maciņu var kaut ko veidot, vai pamēģināt, kā ir to struktūru vispār veidot. Tie, protams, jā, parasti īstenībā, ka ierauga cilvēks kaut ko jau šāda izmēra, un ja ir vēl lielāks, tad jau sākas, tas ir zvejai, tas ir zivība, mēs zinām. Zivju murdiem, jā, tā struktūra uzbūvē tehniskais pilnīgi tas pats. Tikai, ja tā nosacīti ņemtu velku virziens, tad tajā ir klūgas. Bet, jā, struktūra, kā jau es teicu, diezgan plašam priekšmetu tādai grupai var būt vienāda un tehnoloģiskais risinājums, jo šis, jā, tas arī tehnikai pilnīgi viena un tā pati, bet... Un te vēl ir tāda īpatnība, viņš kā pinums, teiksim, kas pinumam ir atšķirīgi no austa, priekšmeta austa struktūras, tās priekšrocības un trūkumi. Pinums ir piemērotāks, praktiskāks, lai veidotu telpisku, lai veidotu apjomu attiecīgi, jā, maciņi. Bļodiņas, kaut ko apjomīgu. Austais audums, protams, viņš būs plastiskāks, mīkstāks, krītošāks, bet atkal viņš to formu mums neturēs. Un šādām te maciņām nevienmēr arī, kas ir skaidrs un kas ir saprotams kaut kādos arheoloģiskos atradumos, ja tas ir kārtējie centimetri no kaut kādas daļas, un visticamāk parasti viņi nav no tās izšķirošās vīlītes vai detaļas, kuru tev ļoti gribās redzēt, ir tas, kad viņu var veidot pīt uzreiz kā cilindru, uzreiz papli. Viņu var veidot kā izklājumu, kuru tad aizloka un vienā daļiņā sašuj. Man šiem te, kas bija sākotnēji, šeit ir šūtā daļa. To, protams, var izvēlēties, kāds ir mērķis. Man jau gan šķiet, ja uzreiz tā kā var pilnu to formu sapīt, tad kāpēc tur pēc tam vēl kaut ko vīlīti šūciet? Var vienkārši iet uz apli. Un vēl šādiem te, ja izvēlās to pīto variantu, kas ir ar tāda praktiskā lieta un ko mēs redzam arī tajā ocī, vēsturiskajā priekšmetā, ka pie maliņas, jā, pa tālāk var izvēlēties, cik grib retinātu vai blīvu to struktūru, bet maliņas vienmēr ir drošāk nodrošināt ar blīvāku struktūru, vairākas rindiņas cieši blakus, ka te ir tā tomēr stabilāk. Un kā lielākai daļai, protams, dažādu tehniku, tas pats sākums, ka viņš vēl ir maziņš un struktūra ir nestabila, un tas ir pats mokošākais. Šīm pirmā rindiņa var būt arī tāda, nesaprast, kur es esmu, kas es esmu, arī šeit var būt tas pats vīdiņš, tāpēc bieži vien tur kaut kāds caurumiņš izveidojas, tas kamēr tā struktūra ir vēl tāda nestabila un neskaidra. Un variants, ko vēl var izklaidēties un izmēģināt, ja grib no
paša sākuma. Nu, negluži no paša sākuma man te nav grāvis, kur jūs aizdzīt ar kaut kādiem cirviem vai grieznēm, bet var pamēģināt arī, kā ir mizot, kā ir atdalīt lūkus no miziņas. Jo, teiksim, šis ir tāds, viņš ir gan elastīgs, jā, tādam šūtam trauciņam var arī šādu izmantot, sadalot sīkāk, bet lai viņš būtu tāds mīkstāks, plastiskāks, glītāks varbūt vizuāli, ja tas ir svarīgs, tad šīm ir tas uzdevums atdalīt, nokasīt nost miziņu. Mēs laikam tagad pārtrauksim mūsu tiešraidi. Mūsu video mazliet pārtrauksies, bet turpināsies, protams, ka praktiskā daļa. Tātad mēs pārējām pie tā, ka sākam paši saprast, kā tas viss varētu notikt dzīvē. Liels paldies skatītājiem! un tad ķeramies klāt paši, kā tā var paveikt.